Jūs jau noteikti ziniet, ka ir ļoti interesanti šīs tikšanās un arī šī te saruna, ko mēs veidojam ar pasniedzējiem, un tā arī būs šovakar. Jo īstenībā mums maijs bija ļoti, ļoti interesants mēnesis, un šovakar mēs būsim visas lūzītēs puķainās, jo mēs esam uzplaukušas kopā ar dabu, jo maijs mums gāja zem zīmes plaukt un ziedēt kopā ar dabu, un tā arī man liekas, ka tas maijs mums pagāja, un dzīves elpā maijs bija ļoti piesātināts. Mēs turpinājām aprīlī iesāktās 21 dienas gaismā, un maijā mēs piedāvājam jums 2 lielus megaprojektus, kuri turpināsies viens 5 mēnešus un viens 10 mēnešus. Un visādā ziņā maijs tik tiešām lika gan mums, gan arī es ceru jums, gan uzplaukt, gan uzziedēt, gan sajust šo skaisto laiku, šo pavasari. Un es domāju, ka tas, ko mēs šovakar beigu galā jums dosim, kādu iespēju mēs jums dosim, tas ir viennozīmīgi saistīts ar šo pašu tēmu plaukt un ziedēt kopā ar dabu, jo jūs esat mazliet izredzēti. Bet par to jau tad vēlāk vakar gaitā jūs paši sapratīsiet. Un es tik tiešām esmu ļoti, ļoti priecīga par to, ka dzīves elpā ir tādi fantastiski cilvēki, kā Melita Svilpa un Vija Buša un ik viens dzīves elpas pasniedzējs, jo mēs tiešām spējam radīt brīnumus pirmām kārtām jau paši priekš sevis, jo mēs nevaram neko jums piedāvāt, ja mēs paši neiemīlam to, ko mēs jums piedāvājam. Tātad mēs esam teiksim tā, mēs esam auguši auguši un izlolojuši to, ko mēs jums dodam, un tajā ir ļoti daudz mīlestības, un tajā ir ļoti daudz vīzijas par to, kā tas var palīdzēt cilvēkiem. Un katrā ziņā tas mūsu pašos rada fantastisku gandarījumu sajūtu un tādu atvērtības sajūtu, tādu, tā kā dziļi gribās ievilkt telpu un teikt, jā, mums tas sanāca, tas tiešām sanāca, un šovakar es domāju, ka būs līdzīgi, ka jūs arī varēsiet nodarbības beigās priecāties par to, ko savās lielisko atradumu lādēs ir atradušas, sameklējušas un ar ko gatavas dalīties. Jums ir gan mūsu pasniedzēja Melita Svilpa, gan Vija Buša. Es šovakar aicināšu sarunu vispirms Melitu Svilpi un pēc tam Viju Bušu. Un es ceru, ka jums būs interesanti un, protams, mūsu tikšanās noslēgumā ieskatīsimies, ko tad Melita Svilpa un Vija Buša jums ir sagatavojušas šajos lieliskajos atradumos, jeb ko viņas ir izcēlušas ārā no savas lielās bagātību lādes. Un es domāju tā, ka mēs savukārt jums iesakam tagad darīt tā. Mēs liksim austiņas. Mēs runāsim ar austiņām. Tad, kad mēs saslēgsimies tagad kopā ar Melitu, jūs visas ierakstiet, visi klātesošie, ierakstiet čatiņā, vai jūs dzirdat labi un vai nav kāda atbalsts, jo tas ir būtiski, lai mums šī saruna veidotos tā jauki. Lūk tā. Un tā tad, Melitiņas, varētu tevi lūgt uz sarunu, tu varētu mums pieslēgties. Jā, vai jūs tagad dzirdat mani, Melitiņu, tu arī vari parunāt? Jā, es tevi dzirdu ļoti labi. Jā, vai pārējie arī mūs dzird? Jā, bet vai klausītāji? Jā, vai klausītāji? Klausīt, skatīsimies. Jā. Lūk tā. Tātad pārējie, izņemot Andris. Visi dzird labi, ļoti jauki, man prieks. Lūk tā. Tātad
Šovakar mēs tiekamies ar Melitu Svilpi, un Melita jau labu laiku ir kopā ar Dzīves elpu, un jūs gan jau, kad es pieļauju, ka jūs lielākā daļa esat jau Melitas klausītāji, un jums ir ļoti interesanti, ko Melita jums stāsta, ko Melita jums māca, un šovakar mazliet varētu teikt tā, ka būs mazliet savādāk kā parasti. Šovakar mēs vairāk runāsim tieši par viņām abām, jo man, gatavojot šos lieliskos atradumus, man likās, ka šis te viņu ceļš uz to, ko viņas dara šobrīd, ir ļoti, ļoti interesants un ir ļoti, ļoti tāds iedvesmojošs, es varētu teikt, tāds, kas varbūt arī kādam no jums liks aizdomāties un uzdrīkstēties un beidzot nemeklēt attaisnojumus, kāpēc nedarīt to, ko jūs tiešām no sirds vēlaties darīt, jo tas ir pats svarīgākais mūsu dzīvē, darīt to, ko jums saka sirds un ko jūs gribat darīt. Un es domāju, ka jūs arī šovakar no sarunas mazliet ieraudzīsiet šos abus fantastiskos cilvēkus tik tiešām no mazliet citas puses. Un man ir ļoti patīkami un īstenībā arī tādas sajūtas, tādas, kā jums pasaka, iekšā mazliet kaut kāds tāds lidojums. Man pat varētu teikt, tauriņu vēderā, bet tas ir tieši tāpēc, ka ir ļoti saudabīgi. Es Melitu neesmu dzīvē redzējusi, bet šī saikne, šī saite, šī mūsu sadarbība, viņa vienkārši ir izaugusi par tādu fantastisku uzticēšanos, fantastisku plecu sajūtu, un tas man viennozīmīgi fascinē, un tas man īstenībā mani iedvesmo turpināt to, kas ir iesākts, un darīt vēl vairāk, un dot šiem cilvēkiem vēl vairāk iespējas. Un tāpēc, Melitiņa, man tev pirmais jautājums šovakar. Kāpēc tu, teiksim tā, kāpēc tu esi Dzīves elpā, un ko tas tev ir devis? Mēs jau esam laikam kaut kādu gadu noteikti, man liekas, es tagad precīzi nepateikšu, man liekas, kādu gadu mēs esam. Kāpēc tu esi šeit un ko tas tev ir devis? Jā. Vispirms labvakar visi klātesošie. Paldies, ka šovakar tādā jaukā vakarā, kad varbūt varēja staigāt gar upes malu un ķert dabas jaukumus. Paldies, ka jūs esat ar mums kopā. Mēģināsim to attaisnot un atgriežoties sev pie taviem jautājumiem. Jā, vispirms ir forši, ka mums ir blūzītes. Mēs nesarunājām puķainas blūzītes, bet vienkārši tā gadījās, tāpēc, ka tāda sajūta un tāds laiks un laika apstākļi ārā un ir māja beigas. Tas taču fantastiski, vai ne? Un tātad par dzīves elpu. Dzīves elpa tā ir, manuprāt, viena no iespējām dot savas zināšanas, prasmes, iemaņas citiem. Un gandrīz 20 gadu garumā, mācoties dažādās mācībās, skolās, esmu sakrājusi zinām apjomu informāciju, kura ļoti noderējusi gan maniem draugiem, arī līdzcilvēkiem. Un tieši tādēļ es arī dalos, jo man patīk, ka tas, ko es daru, un ja kādam tas arī noder, es esmu par to tikai gandarīta un priecīga. Ir aizritējis laiks un izpratne, ka uzkrātais mantojums ir tikai manā pārziņā, maniem tuviniekiem, mantiniekiem, bērniem. Ja? Es esmu dziļi pārliecināta, ka ar šīm zināšanām ir nepieciešams dalīties. Jo mēs esam vienotā sistēmā un jo veselāki gan fiziskajā, gan garīgajā veselībā būsim, tātad man ir līdzcilvēki, jo veselāks top arī es, jo atceramies, ka mēs visi esam saistīti vienotā tīklā, arī tautas dziesmas to saka, kad par šiem tīmeklīšiem
kad, ja es vienu kustināju, visi kopā kustējās, un jo veselāka būs tātad mūsu apkārtējie cilvēki, jā, arī mana tauta, jo veselāks būs šis garīgais mantojums, ko mēs notāsim nākošajām paudzēm. Un viens no veidiem, kā par to pastāstīt, tas ir tieši caur Dīves elpu. Un gatavojoties lekcijām, es vēlreiz pārlasu ļoti pat vecus rakstus, izgriezumus un uzkrāto informāciju, izskatu šos materiālus, meklēju arī papildus informāciju, lai šis dotais materiāls būtu korekts, balstīts uz realitāti un papildināts arī ar dažādiem piemēriem uz dzīves. Man jau to piemēru uz dzīves ir diezgan daudz, un man tas ļoti patīk. Un tieši kas no tevis jautātāk, ko man tas dot, ja, jau iepriekš minētais, un gatavoties lekcijām, es vēlreiz caur sevi izlaižu šo informāciju, un liekas, bet šo jau visas esmu lasījusi, zinājusi, interesējusies, bet tas atkal nāk kā jauns, jo, cik mēs varam, tik mēs uztveram ar savām smadzeņu šūnām, un forši, ja ir kaut kāds materiāls, vai klausītās lekcijas tas pierakstītā veidā, vai arī ierakstīts, kā balss ieraksts, un vēlreiz atkārto, vēlreiz saliec pa plauktiņiem visu, lai dotu par katru noteiktu tēmu, dotu informāciju, kas būtu pieņemams mums visiem. Tas īsumā. Paldies tev. Tad man ir vēl tāds jautājums. Īstenībā, man liekas, tas ir tas, ko varbūt daudz cilvēki nemaz viņi nojauš, bet īstenībā viņi nezina par tevi. Tu kādā sarunā, Skype sarunā, kad tu biji savās lauku mājās, tu man rādīji, ka tev ir ļoti, ļoti daudz vērtīgas, man liekas, tur pat neiet runa par vērtību, bet tas nav novērtējums, man liekas, ļoti daudz vecās grāmatas, un es saprotu, ka tev šī te veco lietu krāšana, šī te vākšana. Tas ir tikai tāds viens vākšana, ja? Un, teiksim, tas, ka tu savos laukos, tu neesi ne tikai pasniedzēja, bet tu varētu būt arī esi tāda, varētu mēs nosaukt tevi par galvādu zāļu tanti. Tas tā, bet tas tā labāk, tas tā mīļi, ja. Tā aura ir tāda, man liekas, ka tā aura ir tāda, ja tās vecās lietas pie tevis atnāk, tās vecās lietas vienkārši vērtīgās, ne tādā ziņā kā vecās, bet šīs te vecās vēsturiskās vērtīgās lietas, viņas pie tevis atnāk, un tas ir viens, un otrs ir tas, ka tu arī mums nodarbībās stāsti par savām ziedītēm un smērītēm. No kurienes tev tas ir radies? Jo mēs zinām, ka mēs izstarojam enerģiju, un to mēs arī tās lietas, kas ar mums notiek dzīvē, vai to, kas mums apkārt kāda vidi veidojas, mēs paši viņu esam radījuši. Tātad, kāpēc, no kurienes tev ir tas tāda aizraušanās ar šīm vecajām, senajām lietām, tā varētu teikt, un kāpēc tev tik ļoti patīk darboties ar šīm te zālītēm un dziednieciskajām receptēm, par kurām tu arī nodarbībās stāsti? Vai tas tev ir kaut kur nācis jau no bērnības? Pastāsti par to mazliet. Jā, paldies par jautājumu. Pēc pamat izglītības es esmu biologs. Es esmu beigusi bioloģijas ķīmijas fakultāti. Skolotāja, bet skolā strādāja vispār diezgan maz, jo dzīve aizveda citos ceļos, bet bioloģija vienmēr ir palikusi mana sirdslieta. Un savu izvēli es izdarīju nevis tādēļ, lai iegūtu papīru par augstāko izglītību, bet tādēļ, ka man patiesi interesēja šī lieta. Un jau no bērnības manā vecāku mājā, pa vecam Jēkabpils rajonā Zasā, no kuras esmu nākusi, augstu prom no acīm uz maizes krāsnes man bija savāktas gan tukšas putnu plikzdiņas ar tukšām olām,
gan galvaskausi un kauli no veciem mēra kapiem. Protams, ar šo izpratni es to nekad nedarītu, bet toreiz tā bija, jo kādreiz taisot ceļa posmu, un šie kauli bija vienkārši izbērti ceļa malā, jo smilts ņēma no mēra kapiem. Un vēlāk, protams, tos aiznesu un svinīgi apglabāju, bet tam pamatā visam ir nebeidzams izziņas process, kas man ļoti vienmēr paticis. Sākot no tā, ka uz tēva sakrautajiem dēļu kaudzēm bija dažādas buņģiņas, burciņas, kurās iekšā bija salikti gan ziedi ar ūdeni, gan maivaboles un kolorādo vaboles un tam līdzīgi. Un līdz skolas vecumam es visus cilvēkus vērtēju pēc smaržām. Noteikti, kamēr man nebija aizvēries kaut kas līdz skolas vecumam. Un es visu cilvēkus vērtēju pēc viņu smaržas, smakas, bet tā smarža nebija nāsīs, bet tā bija galvā, kā es atceros. Un es uztvēru katru pieaugušo cilvēku vārdu, kas saistīts ar fizisko un garīgo dziedināšanu. Gan no tēva māsām dažāda informācija, gan arī no vecmammas, kuras ir izārstēja vēzi, un man vecvectēvam bija liels dotības tieši dziedināšanā, un viņš arī veica dažādas lietas un uzlējumus un tam līdzīgi gatavoja. Bet es uzskatu, ka mūsu senči, mūsu vecmammas, vecvecmammas un arī vectēvi, katrs zināja kaut kādas zālītes, katrs zināja kaut kādas receptes, kas palīdz tādā vai citādā veidā, tādēļ, ka medicīna nebija tik ļoti pieejama. Ja? Un savukārt vidusskolā es jau diezgan ātri zināju, ka es tieši uz bioloģijas fakultātu, un tad gatavojoties savukārt olimpiādēm, es visādas lapjos preparātus veicu un arī ar taksidermiju nodarbojos, un tēvs ar māti tik saķēra galvu, atkal vārna mājās, atkal ēzis mājās, kas tur notiek, bet kāda citādāko izbāzeni uztaisīs. Nē, nevienu dzīvu radību es neesmu nomušījusi, tas tā ir taisnība. Nevienu vardīti, nē. Vienkārši tas bija atrasts, gan zinu, Brandsbedrēs bija ezītis atrasts, gan vārna bija atrasta un tam līdzīgi. Un katrā ziņā par meža cūkas kāju tēvs bija sevišķi nikns, jau prasīja, kur tad es dabūju. Bet man iestāstīja, ka foršu zīmoltrauku varot uztaisīt no viņa. Bet tas tiešām viss bija dabūts. Tad, kad studēju bioloģijas fakultātē, arī tad mums visas jūras cūciņas un vardītes, ar ko mēs strādājām, gan fizioloģijas eksperimenti un tam līdzīgi, tas jau viss bija nomušītā veidā un tas tā. Bet es vēlreiz atgriežos pie tā, ko teicu, tas ir nebeidzams izziņas process, kas man ļoti patīk. Un runājot par augiem, tas man, gatavojot gan ziedes, gan uzlējumus, tas man vienkārši atvieglo šo procesu, jo es zinu šos augus. Un, ja es gadījumā kādu nezinu, es ļoti labi māku atrast informāciju, kur to atrast. Un, ja nezinu, atkal pajautāju, jo kauns jau nav nezināt, bet vienkārši negribēt zināt šo informāciju. Un tāpēc man ir ļoti daudz foršu cilvēku, kas man palīdz ar informāciju. Man ir gan fitoterapeite, gan farmaceitas divas, gan homeopāta draudzene daktori. Ļoti daudz no daktoriem draugiem jautāju šo informāciju, lai nebūtu kaut kas pretnostatīts. Bet pats galvenais, ka man patīk tas darīt. Jo jūs jau zināt, ka ja darbu dara tas, kas ir patīkams, tad arī nāk šis rezultāts un ir atdeve. Tas tikos padara. Es gribu tev pajautāt tādu lietu. Labi, es zinu, ka tavā īpašumā, tavās rokās ir kaut kas ļoti, ļoti unikāls, un man liekas, ka es pat pieļauju, cik to es stāstījusi, ka es pat pieļauju, ka tas ir kaut kas tik unikāls, kas, ko Latvijā varbūt tādas otras tādas iespējas, ir lietas nav. Tu šobrīd, tev ir šīs draudzenes, šie ārsti, šie fitoterapeiti, farmaceiti, tie palīdz tev, iesaka tev, teiksim, kaut ko padomus dod, bet es zinu, ka tavās rokās ir kaut kas vēl ļoti, ļoti unikāls.
Vai tas ir, tu zini, par ko es jautāju, savukārt klausītāji uzzinās tūlīt no tevis, vai tas ir tas, kas tev pamudināja šis dārgums, kas ir tavās rokās, šis te atradums, kas ir tavās rokās, vai tas ir tas, kas tev pamudināja sākt pievērsties dziedniecībai tādā veidā, ka tu sāci vākt šīs zālītes un veidot šīs ziedītes, jo es vienkārši tagad stāstu un es tagad domāju. Jā, man arī patīk. Man patīk iet dabā, man patīk tur. Es savācu kumelīšu tēju un es jau esmu laimīga. Man jau liekas, ka es esmu jau ziemai nodrošinājusies. Ja? Bet tai pašā laikā man liekas, ka ir jābūt ļoti ar dabu un ļoti jāuzticās sev, lai sāktu veidot kaut ko likt kopā. Bet mūsu vecvecāki un varbūt vēl paaudzes senāk, viņi to, man liekas, darīja tikai uz izjūtām. Pastāsti par to, kas ir tavās rokās, kāds dārgums ir tavās rokās un varbūt kā viņš pie tevis nonāca. Pastāsti. Jā, paldies, es sapratu jautājumu. Es tā mīklaini. Jā, nekas, es atšķitināšu. Tas nāca līdztekus, tas nebija viens ātrāk, viens vēlāk. Līdztekus nāca gan šī dziednieciskā masāža, šī dziedināšana, un līdztekus nāca arī materiāli. Protams, kaut kas bija bišķiņ agrāk, kaut kas vēlāk, bet bez tā, ko es esmu apgūsi, dažādi kursi. Es 2011. gadā arī beidzu Kosmozofijas institūtu dziedniecības fakultāti. Un dabūju šo certifikātu dziedniecības, bet drīzāk tāpēc, lai es varētu oficiāli strādāt, lai man nebūtu nevienu jāslēpjas un tam līdzīgi, bet zināšanas un prasmes iemaņas tās jau nāk savādāk. To jau nevar iemācīties tādā akadēmiskajā veidā. Un es tur arī lasīju laicīgi lekcijas tieši par sevis izzināšanu Kosmozofijas institūtā. Un bez tam mācoties šīs visas gudrības, man arī ir 4 dziednieki Latvijā, kur es klausos gan lekcijas, gan arī mācos individuāli. Tie ir Arnīts Trautmans un Pētera Kļavas. Bet atgriezīšos pie tā tieši, ko tu jautāji par to, kad, kā es saku, nejauši manās rokās nonāca manas vecmammas māsas Annas Plušas pieraksti, kur viņa ir apkopojusi savu dažādu informāciju un vāktos materiālus un arī to, ko no savas pieredzes tās receptes, bet arī tāda Kārļa Apēņa receptes, kas tātad 1900. Gadu sākumā strādāja pie viena no medicīnas profesoriem. Un tāpat arī kāda viena no ordinētajām mācītājām kaut kā nejauši sapazinos, un viņa nejauši man iedeva vienu dziedniecības grāmatu, ko viņa gribēja pirms 2 nedēļām izsviest, un viņa saka, un pēkšņi viņu kaut kas atturēja, ka nevajag konteinerī izsviest dziedniecības grāmatu vecu. Un tad, kad es atnācu un mēs runājam pilnīgi par citām tēmām un aizgājām pie šīs, tad viņi teica, un tagad es saprotu, ka augstākais man lika neizsviest, jo es tev viņu gribu atdot to grāmatu. Un tāpat arī Malpilī katru gadu tiek rīkoti Siņeņikova skolnieka Slobočenko kursi, fantastiskas apmācības par psihosomātikas jautājumiem. Un tāpat kaut kā gadījies, ka šajos gados apgūst 9 masāžu veidus un praktizēju praktiski jau gandrīz 10 gadus. Es daudzās vietās Latvijā masējot cilvēkus, arī no cilvēkiem dabūju šīs receptes, kas ir nenovērtējama bagātība, jo cilvēks stāsta, ko viņa vecā mamma vai kaimiņiene vai mamma ir ieteikusi, un viņš ir izmēģinājis tādai vai tādai slimībai. Tas, es uzskatu, ir nenovērtējama bagātība, un to ir jādod tālāk, lai mēs visu to izmantotu. Tāpat arī pirms vairākiem gadiem dziedniece Ernesta Allīte atdeva man savus dziedniecības vārdus.
Tas materiāls ir 1400 A4 lapu lielumā, bet man viņu jāpāraksta ar rokām, un kā jau parasti pietrūkst drusciņu laika. Es esmu tikai 200 lapus pārakstījusi, jo man ļoti liels darbs priekšā. Un tāpat arī darbs ir iesākts, bet nav pabeigts pie dažādu, pa tēmām apkopošanas receptes, bet gan ziemas vakaros man būs vairāk laika. Un tātad vēlreiz atkārtošos, ka konsultējos gan ar farmaceitiem, gan ar fitoterapeitiem, jo man tas ļoti nozīmīgi, būtiski, lai es neiedotu kaut kādu, es neteikšu muļķīgu recepti, bet kaut ko, kas nav pamatota, nav galīgi pamata ar zālītēm, ar zālīšu iedarbību un tam līdzīgi. Tā, 2 vārdos tas bija. Es domāju, ka 2 vārdos un vienā teikumā šis teikums, kad tavās rokās ir materiāli uz 1400, jā? 1400 A4 lapu lielumā, bet to es vēl neesmu izstudējis visu. Tieši, bet tad, mīļie klausītāji, jūs ziniet, kas mums vēl sagaida, kad viņa ķersies šitam visam klāt. Jūs iedomājaties, kas tur vēl var nākt par dārgumiem ārā. Es pat vienkārši iedomājos to čupiņu un tā no čupiņu. Jā, bet ziniet, ir jau arī tādas receptes, ko burtiski man viens ļoti labs paziņa pirms 2 nedēļām atsūtīja. Es lasīju un neticēju savām acīm. Tas varbūt ir 12. 13. gadsimta receptes. Piemēram, lai izārstētu kašķi, vajag paņemt sakaltētu žurku, sagrūst viņu piestā un tad apliet ar ūdeni un to ūdeni dzert. Tādas receptes es varbūt tomēr mūsdienās nedošu, nevajag to. Bet tavā tajā dziedniecības grāmatā, tās Ernas grāmatā ir tādas arī receptes? Ernas grāmatā, nē. Es vēlreiz atkārtoju, pirms 2 nedēļām man viens paziņa atsūtīja vecas sievas receptes. Tur nebija daudz, kaut kāds 20 vai 30, bet visas ir šādu toni. Es izlasīju, pieņēmu par faktu, kad, es saku, varbūt 12. 13. gadsimtā tā ir ārstēts un viss. Bet tajos laikos varbūt tas palīdzēja, jo varbūt nostrādāja kaut kāds placebo efekts. Nezinu. Jā, placebo efekts strādā ļoti labi. Īstenībā mūsdienās ļoti labi. Es tas nav varbūt mazliet ārpus tēmas, bet es pat savai mammītei iedevu, viņai tur ar cukuru un ar kauliem, viņai 75 gadi, bet tā viņa man žirgta. Es viņai iedevu vienu produktiņu, ko viņai vajag lietot. Un viņa tagad lieto, un es zvanu meitai un prasu, kā vecmām jūtās. Vai vecmām jūtās labi, es saku, un kā viņa lieto? Viņa lieto tur 1 teikrot dienā, es saku, pilnīgi garām jālieto vismaz 2 teikrots dienā, lai būtu rezultāts, bet viņa ļoti labi jūtās. Un man tāds smiekls uznāca, vai ne, viss placebo strādā, jā. Vienkārši viņai ir iedots, viņa zina, ka palīdz, un viņa, man liekas, var arī nedzert, viņš palīdz, jā. Un cilvēks jūtās labi, un tas ir cits, man liekas, mūsdienās mēs paši sevi ļoti bieži varam noķert pie šīm sajūtām, ka mēs īstenībā, mums vajag tikai pieturēties, un mums jau ir labi, jā, pie kaut kā pārliecināties, ka tas strādā, un viss notiek. Jā, ļoti interesanti, ļoti interesanti. Es nezinu, kā jums, man ir ļoti interesanti. Es noteikti gribu tev, Melita, redzēt, satikt dzīvē un aptaustīt, jo man liekas, kad tādā nozīmē, kad no tevis vienkārši nāk, jo pie tevis plūst šīs zināšanas, tātad viņas arī no tevis, tu viņas arī atdod, un tad man liekas, ka tu varētu no vietas, es nezinu, jebkurā auditorijā ilgi un dikti stāstīt, runāt un dot vēl un vēl. Man liekas, ka tev ir tā ir. Es tā arī daru, tad, kad es esmu uzaicināta uz lekcijām, pusotras 2 stundu lekcijas, tad es arī iekļaujos kādās 4 stundās, tā tas ir. Bet pats svarīgākais, ko es gribu šajā sakarā pateikt, kad latviski sakot, tas nav pupelis, ko es stāstu, jo viss, ne visas receptes, pasaka Dievs,
bet viss, ko es esmu izmēģinājis uz sevis, tas strādā perfekti. Es nevarētu stāstīt par šīm zālītēm, par receptēm, ja man pašai būtu kaut kādas vainas skaitas un tam līdzīgi. Runājot kaut vai par tiem pašiem elpošanas ceļiem, ja es tiešām 10 gadus, vai es neatceros, kad tas bija pēdējoreiz, tas bija ļoti sen, bet es zinu, man konkrēti 10 gadus, es tiešām nezinu, kas tas ir. Elpošanas ceļu saslimšanas, bronhīti un angīnas un gripas, sludinam televīzijā un radio, ka jāpotējas un gripas laiks nāk un tam līdz tāda masu psihozi iestājas, ja. Es uz to visu vienkārši neklausos, jo es esmu sevi nodrošinājusi ar perfektu imūnu sistēmu, ko rāda arī mana asins analīzes, kur es katru gadu reizi izēju, un mans veselības stāvoklis, mani tuvākie cilvēki zina, ka es nesamelošu, ir vienkārši perfekts, un tikai pateicoties šīm lietām, un, protams, arī pozitīvai domāšanai. Tas jau pats par sevi saprotams. Jā, bet pozitīvā domāšana nenāk, ja tu nejustos savā ķermenī labi. Ja tu, tieši tā. Tas viss ir saistīts. Tas viss ir viennozīmīgi saistīts. Tātad, mīļie klausītāji, vai jūs zinat, kāds dārgums jums šovakar ir blakus? Kāpēc es to saku? Tāpēc, kad ir tā, ka mūsu dzīvē ienāk tie cilvēki, kuri ir, kurus mēs esam gatavi uzņemt savā dzīvē. Un es domāju, ka arī visi jūs, kas ir dzīves elpā un paskatāties uz atpakaļ kaut vai kaut kādu gadu atpakaļ un pavērojiet, kāda ir šī vide, kurā jūs atradaties gadu, varbūt 2 gadus atpakaļ, un kā viņa ir mainījusies. Viņa noteikti ir mainījusies, un viņa ir mainījusies tikai uz augšu, jo, ja jūs paši esat visu laiku nemitīgā attīstībā un tā kā sevis izzināšanā un izglītošanā, tad tur nevar būt nemaz savādāks rezultāts, un arī šie dzīves elpas pasniedzēji, viņi atnāk pie jums, viņi ir jūs, jums ir jāsaprot, ka tas nav kaut kas atsevišķs. Tātad, tas, kas esat tu šobrīd, ik viens no jums, esat šobrīd, jūsu šis atspūgs ir tā vide, kurā jūs atrodaties. Tātad cilvēki, ar kuriem jūs komunicējat, tas ir tas jūsu spogulis. Un tā kā jūs bieži vien 3 reizes nedēļā komunicējat, ja esat kopā ar dzīves elpas pasniedzējiem, tātad jūs varat iedomāties to, kā ir mainījusies jūsu vide, ja? Un var pilnīgi droši sev teikt, es pazīstu Melitu Svilpi, viņa ir mūsējā, viņa man patīk, ko viņa dara, un es esmu priecīga, ka es viņu pazīstu, un katrā ziņā jums būs arī iespēja ar Melitu satikties nometnē, un būs ļoti, ļoti interesanti. Tas, ko viņa piedāvās, mēs ar Melita jau darbosies pašā pirmajā vakarā un visu nometni. Bet es zinu, Melita, ka mēs šogad tiešām es vairāk gribu izzināt tevi, izzināt Viju, tāpēc, ka jūs tiešām esat ļoti interesants personības. Man tevi ir tāds jautājums. Klausītāji mazliet vēlāk arī varēs redzēt un pārliecināties. Es gan neieliku slaidos, es tikai tagad atcerējos, bet neko. Es zinu, ka tev ir arī kaut kādas aizraušanās, ja? bez darba, bez masāžām, bez augu vākšanas, ziedīšu vārīšanas un uzlējumu gatavošanas. Tev ir arī ir sava aizraušanās. Kāpēc es gribu, lai tu par to pastāsti? Jo klausoties tajā, ko tu stāsti, un arī nodarbībās bieži vien liekas, ka tu esi ļoti aizņemts cilvēks. Un kur vēl strādāt tiešo darbu, vēl masāžas, vēl pareizos laikos vākt zālītes, tad viņas visas vārīt un taisīt šos uzlējumus. Un man liekas, ka tev tur tā lauka māja viena tāda laboratorija milzīga. Un tajā visā tu atrodi arī laiku priekš sevis, savai dvēselē. Ko tu vēl dari? Es vienkārši gribu, lai cilvēki saprot, ka mīļie cilvēki viss šai dzīvē ir iespējams.
tikai ir jāzina, ko mēs gribam, un ir, ir tā kā jāiemīl sevi un jāļauj sev darīt to, ko mēs patiešām gribam. Pastāsti, tas būs interesanti. Jā, tas tāds garš un dikti individuāls stāsts, bet es tādus mazus pieskares punktus, jo, ziniet, kā normālam latvietim, ko tur daudz par sevi stāstīs. Jā, man 30 gadu garumā ir tāds hobijs senlietu vākšana, un man ir pāri par 10 000 eksponāti. Bet tagad es nedaudz rediģēju šo skaitli, jo, priekš kam man tur 21 pletīzers vai 14 ratiņi vai tam līdzīgas lietas. Es bišķiņu rediģēju, kaut ko iemainu un tam līdzīgu. Vai tas kādreiz taps man par visiem apskatām muzeju, nezinu, laiks rādīs. Lai gan es savā laikā 10 gadus strādāju ar lauku turismu, un šīs lietas noderēja, lai vienkārši cilvēkam vakarā būtu ko paskatīties un padarīt, bet ne tāpēc tas bija vākts. Un tas it kā viņš sasaucās arī ar šo zālīšu vākšanu, jo vākšana ir vākšana, vai ne? Šīs lietas, vecās lietas ir vienkārši nākušas pie manis. Pasarg Dievs, es nekad mūžā neesmu kaut kādā ceļmalā vecā mājā gājusi un vandījusies pa bēniņiem vai to māju, to es nekad neesmu darījis, jo tā ir svēta lieta, jo es uzskatu, ka šīm lietām jāatnāk pie manis. Vai piezvana kāda tantīte un saka, kad jauniem nedēļas nogalē taisot uguns, kuru gribēja sadedzināt to, paņem lūdzu, tavā muzejā tas noderēs. Es saku, vēl jau man nav tur nekāda muzeja, nekas. Viņš saka, nekas, gan kādreiz tas būs goda vietā. Ko es ar to gribu teikt? Tāpat kā veco recepšu vākšana, tā arī šo veco senlietu vākšana ir sava veida artava artava mūsdienām un nodošana šīs informācijas, šo informāciju nodot atkal nākošajām paudzēm, tādēļ, kad katrs ratiņš, kas drējāts, ir cilvēka roku taisīts, ar mīlestību taisīts. Ko var paņemt no mūsdienu kaut kādas masu produkcijas, neko no sevis neizsakošas, pilnīgi neko. Bet šīs vecās drējētās gultas, šie skapji, krēsli, viņi nekad neatkārtojas, un viņos ir ielikt šī darba mīlestība, šī prasme, šī tieši mīlestība uz to darbu, ko katrs amatnieks ir darījis, un tā ir fantastiska enerģija, fantastiska enerģētika, un to arī es gribu, lai paliek nākamajām paudzēm. Pilnīgi tāpat kā ar šīm vecajām receptēm, lai tās iet un gadu gaitā cilvēkiem palīdz, un palīdz tieši veselības uzlabošanai, un es, kā vēlreiz saku, tas ir ļoti saistīts. Un vēl par maniem hobijiem, kā. Man ļoti patīk dejot. Nedod ēst, nedod dzert, iedod padziedāt un padejot. Es braucot, jo pamatdarbiņš, tātad man 17 gadi ir nekustamie īpašumi un pa visu Latviju, un tā braukšana ir ļoti daudz un ļoti gari šie ceļa gabali. Man viss augšā ir ar diskiem un flešiem, es klausos, bet bieži vien apnīk tas vai cits disks, un es dziedu. Tad gan es dziedu. Un iedomājieties, es esmu mašīnā savā vidē, es varu dziedāt, cik skaļi gribu, kādu dziesmu gribu, vai tralalā, vai pūt vējiņi, vai bēdu manu lielu bēdu. Un dziedāšana citreiz palīdz tādos grūtsirdības brīžos, tu vienkārši tev mainās pašam sava enerģētika, mainās viss. Un ko es gribu teikt, šis viss jastrums, tā patiešām nav uzspēlētība. Es vienkārši tā jūtos. Varbūt tāpēc, ka es esmu ugunszīme un man ir ļoti daudz, man ir 4 uguņi iekšā. Kaut kā tie uguņi jātransformē. Tā, es transformēju viņus. Un ja kādam tas patīk, ja mēs ar draugu kompānijā, tad, kad latviski sakot, tusējam, mums ir karaokes programmas, tā, ka tu izdziedies, tu jūties vienkārši tā kā paēdis, Tātad tas par dejošanu un dziedāšanu. Un man patīk vairāk latviešu dziesmas dziedāt. Estrādes dziesmas, mazāk tautas dziesmas dziedu, bet estrādes mana mīļākā
upē naktī pīles kliedz, un tu arī neiemiec. Tas jau ir hīts mūsu draugu kompānijā. Ko dziedāsim? Nu, Melitas dzieds. Labi, tas tā. Un tad savukārt pilnīgi pretēji tam, ko tikko stāstīju, mani viena māksliniece Rita Boželaite uzaicināja pamēģināt gleznot. Es dikti spirinājos pretī, jo es mūžā neesmu turējusi otru rokā. Viņa jautāja, kā tā nesi, jā, bērnībā zīmēšanā līdz 4. klasē un tā. Viņa saka, neko nesi dzīmējis. Es teiktu, visu augstskolu klades, visas malas apzīmētas ar karikatūrām. Ja tu zīmē karikatūras, vari arī gleznot. Es saku, bet es negleznoju, tev neviens neglezno. Man bija tēvs un tēvam 4 māsas, un visi 5 nekur nemācījušies fantastiski glezno. Viņš saka, kas ir? Un es pat arī nodomāju, vata ģenētika nemaz nestrādā. Un pamēģināju, un izrādās neko tā izdevās. Neko, tev nav ko parādīt, ja? Eva? Jūs varēsiet redzēt, es šobrīd nevaru parādīt, bet tas, lai paliek intrigai, viņi redzēs, viņiem būs, viņi redzēs. Tālūk, tas ir pa maniem hobijiem. Pagaidām 2, 3 glezna top, bet pagaidām, ko es gribēju teikt par gleznošanu. Tas, manuprāt, ir tik ļoti dziļš process, tik ļoti meditatīvs process, kā konkrēti tās puķītes, ko es gleznoju, tas man aizņēma 6 stundas, un pilnīgi nejūtu, man mobilais bija atslēgta skaņa, un es pilnīgi nejūtu vienā vakarā 3 stundas, un otrā tas laiks pazūd. Bet tas, kas to dara, spēja iedomāties, ir pilnīgi atslēgtas smadzenes no ikdienas, no kaut kādām problēmām, no rūpēm, no darbiem. Un tas ir tāda atpūta, tas ir, protams, pretēji dziedāšanai un dejošanai, bet šī dažādība mūs tikai bagātina, vai ne? Tieši tā. Un par dziedāšanu un dejošanu runājot, mēs tevi pārbaudīsim nometnē. Tu tā kā gatavojies. Mēs tevi pārbaudīsim nometnē. Priecāšos. Un, jā, es arī, es pilnīgi, jo es jau jūtu to, man jau liekas, es esmu jau ar domām un ar visu jau iekšā tajā, es jau redzu, cik mums jauki tur viss notiksies. Un par to gleznošanu arī es tev pilnīgi varu piekrist, un tā tik tiešām ir sava veida meditācija. Un atkal man liekas, ka nav jābūt arī, vienkārši ir jāļaujās, nav jābūt arī milzīgām prasmēm un zināšanām. Protams, to var attīstīt un izkopt un tā tālāk, bet man liekas, ka, ja grib tā sevi izlikt, tad vienkārši ņemiet. Tas, starp citu, būs mandalas nodarbībās, jūs tur noteikti tā varēsiet darboties. Es kāpēc to stāstu? Es vienkārši... Kā līdz manīm, piemēram, nonāca šī te akmeņa apgleznošana. Pilnīgi kaut kā, tieši tā, ir sajūta, ka kaut ko gribās un vienkārši ņem un dara. Ja? Un tie procesi ir fantastiski, tu vienkārši atslēdzies. Un to es arī iesaku jums katram atrast kaut kādu šo te veidu, kā sevi izteikt, jā, zīmējot, krāsojot, vienalga kādā veidā, nav jābūt obligāti, man liekas, kad kādām tur iemaņām. Šobrīd tūlīt beigšu, mācījos 4 mēnešus ebru gleznošanu un pašai brīnums, ka tas viss nāk no manis ārā, vai tiešām es to rādu, ja? Un tā kā jūsos ikvienā ir kaut kas ļoti īpašs, un to mēs arī gribam caur šīm te sarunām, lai jūs ieskatāties sevī, lai jūs ieskatāties savā bērnībā. Varbūt ieraugat tur, vēl varat paspēt ieraudzīt kādas zīmes, kas jums varbūt tās noder šobrīd, un jūs sapratīsiet, kāpēc jūs darat to šobrīd, vai kāpēc jūs gribat darīt to šobrīd. Tā kā droši ieskatāties sevī, droši ļaujaties un uzticaties sev un rīkojaties. Un uz priekšu, un es mazliet gribu vēl, pirms mēs dodam vārdu Vijai, jo mēs te tādu mazu intrigu jums, te mīļie klausītāji. Es gribu, lai tu mums mazliet pastāsti par to,
ko cilvēki šovakar saņems vakar nobeigumā. Mēs esam izveidojuši fantastisku piedāvājumu. Tik tiešām, mīļie cilvēki, jo man pilnīgi ir tā, ka man elpā izraujās, kad es to visu, iedomājos, ka tas nonāk, manā nonāk jūsu, instrumentu kastē, darbam ar sevi, ja? Fantastiskas vērtības jūs šovakar saņemsiet, bet es gribu, lai Meletiņa pastāsta. Tātad tas, ko Melita šovakar mums, ko pateicoties Ingūnai Tadeikai un mūsu kopīgajam darbam, mēs esam izveidojuši, tā ir fantastiska e-grāmata ar 200 un vairāk Melitas apkopotām receptēm. Dažādām. Un tāpēc es mazliet gribu, Melitiņa, lai tu mums pastāsti, iesaki, kāpēc tu iesaki cilvēkiem šo te grāmatu, kuras pamatā ir tavas 200 un vairāk apkopotās receptes, ko mēs, protams, atkal esam noformējuši, izveidojuši tā, lai tas tiešām ir baudāms un cilvēki var to izmantot savā ikdienā. Tavs viedoklis, kāpēc tu iesaki šo grāmatu? Jā, vispirms paldies Ingūnai, kas palīdzēja noformēt, lai būtu smukāka šī grāmata. Ja? Un tad par šīm receptēm, kāpēc es iesaku? Tās nav visas, protams, kas manā arsenālā ir receptes, bet es izņēmu izlases veidā pašas vienkāršākās. Jo, manuprāt, pieņemsim, ņemt tādai vai citādai slimībai vai arī profilaksē kaut kādus 15 komponentus, ja, viens augs vācams agrā pavasarī, viens vasaras vidū, viens rudenī, es pārspīlēju, bet tā tas ir. Un to visu salikt, un pēc tam tikai nākamajā gadā atkal lietot, jo kā gan savādāk. Es tādas receptes, es neteikšu, ka es neatzīstu, bet es liku iekšā pašu vienkāršāko, kas vien var būt, un kas ir labs priekš mana organisma. Es tur esmu ielikusi arī to, ko es daru, esot pie tik labas veselības, ja. Un mana dziļākā pārliecība gan kā Latvijas patriotei, gan kā biologam ir tas, ka mums jāņem visi augi, kas ir pie mums. Ir, man liekas, 2 augi tur, kas ir dabūnami brīvā aptiekā, bet kas neaug pie mums, bet tas bija receptes kontekstā. Bet pārsvarā viss ir tepat pie mums, mūsu apkārtnē dabonams. Un es gribētu citēt slavenās bulgāru gaišreģes Vangas citātu, ja, ka ikvienam ir jārastējas ar tām zālītēm, kas aug viņa dzīves vietā, jo cilvēki un augi dabā pastāv harmoniskā vienotībā. Un tāpēc ir tāda vēlreiz atkārtot šīs vienkāršās receptes, un ko tad cilvēks iegūs iegādājoties to? Man ir minēts izdalīts tātad gan šīs kaites, gan atkal šīs receptes, lai nav tā haotiski jāmeklē, kas tad man ir piemērots. Ja? Manuprāt, katram sevi mīlošam cilvēkam ir nepieciešama šāda vai citāda veida grāmata, pēc kuras vadīties tieši brīdī, kad tas ir sasirdzis. Vai arī izlemjot galveno uzmanību pievērst profilaksē. Tas ir mans jājam dzirdziņš profilaksē. Tālūk. Un personiski mans viedoklis par veselības saglabāšanu ir tāds, ka es šogad daru visu priekš savas veselības nākošajam gadam. Tā tas ir, tāpēc no gada bez pārtraukuma es personiski pievēršu šim visam uzmanību, lai nebūtu pārsteigumu, jo tad, kad tev ir piemetusies kaut kāda liga, tad atgriezt saucamo homeostāzi, šo iepriekšējo stāvokli veselības ir 10 reizes grūtāk. Un tādēļ arī šis programmas, šīs grāmatas nosaukums, es vēlos būt vesels, es daru, es piedalos. Ja? Un vēlreiz atkārtoju, ka nevēlos aizrauties ar sevis slavināšanu, bet patiesība ir tā, ka mana pašsajūta un šī analīžu rezultāti ir tādi, kad
šis saraksta stabiņš rāda, ka es esmu izvēlējusies pareizo veidu, kā strādāt ar sevi. Ko to visu vēlos teikt? Šo grāmatu iegādājoties, jūs saņemsiet tātad vienkāršas, labi pielietojamas, pārbaudītas receptes savas veselības uzlabošanai. Un, starp citu, dažas no tām patiesi ir unikālas, nekur nedzirdētas, jo es nevācu receptes no interneta, jūs to paši ļoti labi varat izdarīt no mātes Googles. Es to nevācu no žurnāliem, omītes receptes un tam līdzīgi arī. To katrs pats var izdarīt. Es vēlreiz atkārtoju, ka tās ir no maniem skolotājiem, dziedniekiem, no maniem klientiem. Un jūs saņemsiet ar šo grāmatu esenci, ko var dot savam ķermenim ar savām rokām. Tādēļ arī nosaukums tātad es daru, es piedalos. Ieejot aptiekā un nopērkot kādu no drapēm, jūs vienkārši aizmālējat ciet savu būtību, savu esību un atstājat novārtā šo ielūkošanos savā ķermenī. Un savu templi, tas ir savu ķermeni, vajag iemācīties mīlēt, logot, ieklausīties tajā, un tad arī būs vajadzīgie rezultāti. Es zinu, pirms ļoti daudziem gadiem mana draudzene homeopāte, viņa stāstīja par šo vienu no imūnsistēmas uzlabošanas receptēm, par tātad rudenī, ko es pirmo daru, tātad izdzeru 2 ķirbjus ar burkānu sugu un protams, eļļiņa klāt. Un es viņai oponēju glāzi no rīta, katru rītu mazgā to sulu spiežamo mašīnu, un tad tā taču ķēpa, tas ir laiks, un viņa skatās uz manis acīs un saka, Melita, tu citam to izdarītu? Jā, ja vajag mamītē, kā vēl visiem to izdarītu. Bet kā pati sev? Viņa teica, vispirms sāc ar sevi. Un nekas priekš sevis nav par slinku. Tas ir ja neesi priekš sevis par slinku, tad rezultāts būs redzams. Kaut vai solīti pasperot uz savas veselības uzlabošanas pusi, jūs jau enerģētiski iedodat šo impulsu, un tad nostrādā tie vai citi mehānismi, un vienkārši jūs redzat šo rezultātu. Jā, paldies tev, Melitiņa. Es domāju, jā, kad īstenībā šis tiešām ir zināmā mērā tāds unikāls produkts, jo šajā te e-grāmatā apkopotās receptes visas ir dzīvē pārbaudītas un nākušas no reāliem cilvēkiem, no reālām pieredzēm, ja, un tas, man liekas, ir tas īpašais, ir tas unikālais šajā te grāmatā. Tā kā pavisam drīz jums būs iespēja arī šo grāmatu iegādāties, bet es domāju, Melitiņa, kad es varētu tev šovakar teikt lielu paldies. Pagaidām, tu tālu neaizēji, jā? Bet, jo mums vēl ir saruna priekšā ar Vībušu, un es ļoti gaidu tikšanos ar tevi. Es ceru, ka arī pārējie klausītāji gaida tikšanos uz zemes, sajust tavu enerģiju, sajust tavas zināšanas jā, un noteikti labprāt gribētu arī tevi apciemot tavā lauku mājā, jo tur, man liekas, ir kaut kāda īpaša aura. To vienkārši neesot nekad tur no taviem stāstiem, vienkārši ir tāda sajūta, ka tur ir īpaša aura, un tur varētu būt vienkārši tāda vieta kā Dieva auss. Ja, tā ir mana Dieva auss, tā ir mana radīta pasaule, mana uzcelta māja, mana apkārtne veidot. Jā, tas tā ir. Nu tā, redzi, es neesmu nekā redzējusi, bet es jūtu, es vienkārši jūtu, ka tā tas ir. Un reku Ingūna Dadeika jau raksta atsauksmes, ka redz, es nemaz nezināju. Viņa, kamēr ir likusi kopā formējusi grāmatu, viņa jau ir dažas receptes pamēģinājusi. Man būs arī jāatcerās. Paldies, Ingūna, par pamēģināšanu. Es vēl tik tālu neesmu tik. Vienu vārdu drīkst piebilst. Jā, protams. Jā. Vienu postskriptumu es gribēju pateikt. Pats galvenais šajā visā, kas ir darīt. Iepriekš es arī teicu darīt.
pielietot, kustēties, savākt, izprast un piedalīties šajā procesā. Nu, pacelsim savu, latviski sakot, pēcpusi, padarīsim kaut ko savas veselības labā, un tad rezultāts neizpaliks. Labi, Melitiņa, vai tev ir kaut kas nobeigumā, ko tu gribi tā kā mums tādai Tur grāmatiņā arī ir no Štorla citāts, to es varbūt tagad neatreferēšu, bet galvenais ir, ko es gribēju, beigās vēl pateikt, kad uzticieties sev, uzticieties augstākajam, uzticieties augiem, kas ir kā dievišķs vēstījums mums, mūsu dabai, mūsu apkārtnē, jo Latvija ir neiedomājama fantastiska valsts ar augiem, kas visi ir ārstniecībai derīgi. Vienalga, lai arī mums ir deklarētie 20 indīgie augi, arī tie noteiktās devās ir derīgi. Paļausimies uz viņiem, paļausimies uz sevi un galvenais darīsim. Labi, paldies tev, paldies, manuprāt, bija ļoti interesanti, un jā, un man liekas tā, ka es kaut kad vakar vai aizvakar skatos internetā Latvijas televīziju, es kaut kur dzirdēju tādu frāzi, ka dzīvot laukos tagad esot modes lieta, bet man liekas tā, ka īstenībā tie cilvēki, kas iet šo sevis izzināšanas ceļu, ka viņi vienkārši palēnām paši pievalkās tai dabai un paši ir jau, tā kā, jo es, piemēram, arī es dzīvoju Nelielpilsētā, un tagad dažas dienas atpakaļ runājot ar meitu, kur dzīvo Rīgā, viņa saka, mamma, man nākošais plāniņš, es meklēju dzīvesvietu ārpus Rīgas pie Rīgā. Viņai tikai 25 gadi, ja? Un man liekas, ka vienkārši tā vairs nav modes lieta, bet tie cilvēki, kas strādā ar sevi, kas iet šo garīgo izaugsmes ceļu, kas uzticās sev, tātad viņi saplūst arī ar visumu, viņi meklē šo te ceļu pie dabas arvien vairāk. Man liekas, tas ir fantastiski. Labi, mīļie, vai jūs mani, es gan esmu pati sev sastingusi, vai jūs mani redzat un dzirdat labi, ierakstiet čatiņā. Un šovakar mums ir vēl viena tikšanās. Ierakstiet čatiņā, vai jūs mani labi redzat, vai jūs mani labi dzirdat. Un atkal, kā es jau teicu nodarbības sākumā, šī tik tiešām ir unikāla iespēja un atkal unikāls gadījums. Pirmām kārtām jau šīs te Melitas izveidotās 200 un vairāk receptes visiem dzīves gadījumiem. Bet nākošais, kas ir vēl unikālāks šī vakarā, vai varētu teikt, tikpat unikāls, nevis unikālāks, tas ir tas, ko mums piedāvās Vija, un par to mēs mazliet vēlāk parunāsim, bet palmīga meditācija ir līdz šim vienīgā un pirmā publiski pieejamā latviešu valodā. Viņu vēl neviens nav pielietojis. Visi tie, kas šovakar iegādāsies šo te mūsu lielisko atradumu, jums būs šī unikālā iespēja iegūt savā īpašumā palmīga meditāciju un vienīgo līdz šim publiski pieejamu latviešu valodā ar visu ievadu, pamācību, kā viņu lietot. Tieši tāpēc es gribu aicināt uz sarunu. Tātad mēs šovakar tiekamies ar Viju Bušu, un Vija ir ar mums kopā bijusi arī jau gandrīz pusgadu, man liekas, viņa, ne? Jā. Un es īstenībā esmu ļoti priecīga, ka mūsu ceļi ar Viju satikās. Pirmkārt, ar Viju ir ļoti viegli strādāt, ļoti viegli kopā strādāt komandā.
Viņa ir ļoti, ļoti atbildīgs cilvēks. Un es domāju, ka par to arī liecina viss tas, tie, kas bija vīrs nodarbībās, jūs arī gan to sajūtāt, gan arī mācoties ieguvāt šīs zināšanas, jūs redzējāt, cik tas viss ir pārdomāts, cik tas viss ir būtiski, viss tas, ko viņi mums māca. Bet te pašā laikā es zinu, ka viņa nav ne acuārsts, ne mediķis. Ja? Un te atkal ir tas piemērs, ka cilvēks dodas līdzi savam aicinājumam dzīvē un sāk darīt lietas, jeb lietu, ko līdz šim varbūt pat neviens, es pat nezinu, es tev tagad pajautāšu, vai tu esi vienīgā dabiskās redzes atjaunošanas skolotāja Latvijā? Es personīgi citu nevienu nezinu, kas mācītu latviešu valodā, bet es zinu, ka ir Norbekova skolnieki un arī krievu speciālisti Ždanova skolnieki, kas krievu valodā drusku kaut ko māca. Bet latviski neesmu dzirdējusi. Lūk tā, atkal mums visiem ir bijusi unikāla iespēja. Jā, es esmu sastingusi. Bet dzirdat man, tas nekās, lai es esmu sastingusi. Jā, tātad atkal mums ir bijusi unikāla iespēja iziet kopā ar Viju šo te kursu, un man likās šajā te maija mēnesī, kad mēs plaukstam un uzziedam kopā ar dabu, esot Vijas nodarbībās, man likās, ka šī palmīga meditācija vienkārši iederās šajā te mūsu lieliskajos atradumos, jo es bieži vien daudzas lietas dzīves elpā piedāvāju jums, izejot no savām interesēm. Un man likās, ka šis te palmīgs ir, cik es ļoti daudz laika pavadu dabā, un man likās, ka šis te palmīgs ir tieši tas, kas man vēl pietrūkst, lai es varētu baudīt to visu dabā. Bet par to es, kā jau es teicu, mēs mazliet vēlāk, bet es gribu viņu tevi mazliet iztaujāt par to, par to visu, ko tu šobrīd dari. Un kāpēc tu aizsāki, ja uzsāki tik maz pazīstamu lietu, vēl jau vairāk, ka tu neesi ne ārsts, ne mediķis? Pastāst mums. Kāds tev nācās? Jā. Man gribētos sākt ar to, ka visa mana dzīve ir bijusi tāda kā upe. Es gribētu salīdzināt ar upi, bet ne rāmu. Rakojoša līkumaina ar krācēm un bedrēm, ar reālu un teiksim, salīdzinošu slīkšanu. Un es vienmēr esmu palikusi tomēr upes gultnē. Un es esmu ļāvusies tai straumei. Un es esmu dažreiz domājusi, kā citi cilvēki tā paņem kaut ko pilnīgi pret straumi un viņiem izdodās. Es esmu domājusi, kāpēc es vienmēr plūstu pa straumi. Bet tagad es esmu sapratusi, ka laikam tā tam ir jābūt. Kaut arī strauma varbūt ir plata un visādi trakojoša, bet viņa nes mani pa manu ceļu. Un arī šis pagrieziens faktiski nebija jau iepriekš ne plānots, ne izdomāts. Es strādāju ilgstoši 15 gadus kā mežkopis valsts meža sistēmā, pēc tam 15 gadus valsts dabas aizsardzības sistēmā. Vispārliecinātākais sausais ierēdnis, klasiskais. Un tad pēkšņi kaut kur nāk tā sajūta, ka šis darbs ir jābeidz, ka es esmu sevi izsmēlusi. Un šajā ziņā es varu teikt, es vadījos, man ļoti patika Andžeja Reitera grāmatiņa Īsta bagātība. Viņš tur tā saka, ja vairākas dienas ej uz darbu un tev to negribās darīt, tad ej taču prom. Un negaidi kaut ko citu vietā, vienkārši ej prom un skaties, gan jau kaut kas parādīsies. Un tā es arī ļāvos, un atkal es gribētu teikt, tas bija tā kā upes plūdums. Uznāca tāda doma, aizgāju no darba, un plūdu tālāk un gaidīju, kādu krāci man atkal piedāvās. Un tad nāca šī ziņa par dabiskas redzes atjaunošanu, ko es nebūtu pati neizdomāju. Viņa vienkārši pienāca.
man jogas skolotāji to ieteica darīt. Un tad man nācās visā tajā ieiet ļoti dziļi iekšā, kaut arī es sākumā domāju, ka kaut ko tādu es nekad dzīvē nedarīšu, jo tas man likās tik sveši un nepazīstami, bet kad es sāku ieskatīties, kas vispār šajā lauciņā ir, un secināju, ka Latvijā praktiski nekā nav, un tāpat laikā pasaulē ir bezgala daudz, sāku lasīt, sāku interesēties, un pēkšņi man bija tāda sajūta, tā kā es ielieku, braucot ar mašīnu, ielieku īstajā robā, un nu tikai gāzi grīdā, jo viss tālāk aizgāja pats pa sevi. Nu, un te es esmu. Vai tagad jūs mani dzirdat, jo es tevi neredzu vairs? Es nezinu, ko es dzirdam, bet mēs jau gribētu arī redzēt. Es nezinu, ko es tur sadarīju. Es pacīnīšos, bet tad es gribu tev uzdot jautājumu, jo man vienkārši, kas man fascinē. Es nezinu, cik tev ir, un tas varbūt man būtiski, es nezinu, cik tev ir gadu, bet katrā ziņā tev nav ne 20, ne 30. Un kas mani fascinē, kad es lasu to, ko tu stāsti un par sevi, ko tu stāsti, tad man fascinē tas, kad tu neskatoties uz to, ka tu jau kaut kādu dzīves bagāžu esi sevis tā kā ieguvusi, tu dodies mācīties uz Ameriku. Kas bija tas, liekas, labi, tu saki, tu tā kā saprati, ka es ielikusi īstajā robā un tagad ir gāzi grīdā, bet vienalga, es pat iedomājos, man tagad būtu kaut kādas iespējas, vai tev valoda jau bija, varbūt tev jau bija valoda, un tas varbūt tās tev bija tā kā mazliet tā kā vieglāk, ja, bet, tam ir vajadzīga milzīga motivācija, lai dotos uz Ameriku, apgūtu zināšanas, kuras Latvijā nav, tu pat vēl nezini, nesaproti, vai vispār cilvēkiem tas būs interesanti, vai viņi vispār saprot, par ko ir runa. Kas ir tas, kas tevi motivēja doties un varbūt tās, ka tev vajag atvērt šobrīd, tu esi Amerikā mācījusies, varbūt ir laiks atvērt šeit Latvijā kādu šādu skolu? Ar to motivāciju ir tā. Es jau teicu, ka es sajūtu, ka es esmu ielikusi īstajā robā. Un tad tā motivācija nāk pati no sevis, un es faktiski pat nejautāju sev, vai kādam tas būs vajadzīgs, jo man bija tāda ļoti dziļa iekšēja pārliecība, ka tas būs ļoti vajadzīgs. Valoda man bija no skolas laikiem, man bija brīnišķīga angļu valodas skolotāja Grandava. Pateicoties viņai, es 8. klasē vinnēju republikas konkursu, dabūju 1. vietu. Es jau tanī laikā varēju runāt angliski 8. klasē, un valodu es nekad nepazaudēju. Es lasīju šo to, klausījos, un valoda man bija. Bet, protams, šī speciālā terminoloģija, acu uzbūve, visas tīklenes, varavīksnenes un neskas vēl, tas viss bija jāiemācās. Bet, ja tev tas ir jādara, tas jau aiziet. Un Ameriku es izvēlējos tāpēc, ka tur vienkārši pēc tādas sajūtu principā atradu skolotāju. Un es viņam pajautāju, vai viņš varētu mācīt. Jā, viņš saka, brauc šurpu. Bet varat iedomāties, ko maksā ceļš uz Ameriku un vēl tādas mācības. Bet tādā reizē, protams, visa pasaule nāk palīgā, un tā nebija problēma. Un šī pārliecība, ka tas ir mans ceļš, šī sajūta, ka man tas ir jādara, es saku, tur, tā ir labākā motivācija. Tu skaidri apzinies, ka tu eji pareizo ceļu. Tu saņem šo informāciju ne tikai no grāmatām, no interneta, bet es gribētu teikt pilnīgi par tiešo. Un šī enerģija un šī apzināšanās, ka es daru to, kas man jādara, dod milzīgu gandarījumu. Un dod arī tādu
milzīgu stimulu visu laiku darīt, iet uz priekšu, un es joprojām pasūtu grāmatas, lasu, mācos, joprojām reizi mēnesī mums ir tādas videokonferences ar tiem, kas pie man skolotāji mācījušies. Tā kā es varētu teikt, es visu laiku turpinu iet uz priekšu, bet runājot par šiem gadiem, jā, tas viss sanāca reizē, man palika 60, es aizgāju no darba, un es biju izlasījusi, ka 60 gadi ir pēdējais slieksnis, kad kaut ko mainīt dzīvē kardināli, jo ja tu turpini turpat sēdēt un to pašu knibināties, tad tu pamazām ej uz leju. Bet 60 gados, ja tu sāc kaut ko pilnīgi jaunu, tagad es saprotu, ka tur jau mainās visi nervu tīklojumi smadzenēs. Tas ir tā kā, man liekas, tā kā nomainīt cieto disku datoram, pilnīgi viss no jauna. Jauna dzīve, jaunas zināšanas, jauni draugi, visi tie, ar kuriem es sadarbojos, pilnīgi cita dzīve. Un ticiet man, tas ir kaut kas fantastisks. Es katram novēlu kaut ko kardināli izmainīt šādos gados. Jaunībā jau mēs visu ko mēģinām, bet tad, kad esam jau tādos labākajos gados, arī tad vajag kaut ko mainīt. Jā, tur jau ir tā sāls. Tāpēc jau es saku, ka man liekas, ka cilvēkiem, kas grib kaut ko savā dzīvē mainīt, nav nekāda vecuma limita. Absolūti nav. Vispār man liekas, ka šajā laikā dzīvojot pazūd kaut kāda kaut kāds, vecuma, es nezinu, man jau ir tik daudz, vai man vēl ir tik maz, vai man vēl ir vienkārši cilvēki, kas līdzīgi domā, kas līdzīgi, kam ir kopīgas intereses un kam ir kopīgi kaut kādi mērķi un kopīgas enerģijas, uz kurām mēs ejam. Un visu nav būtiski, cik mums katram ir gadi. Man liekas, tāds ir tas laiks šobrīd. Jā. Vai ne? Jā. Labi, bet tad vēl tomēr es gribu tev pavaicāt tādu lietiņu par, tagad mēs visi zinām, cik tev ir gadu? Es jau nepateicu, man šovasar būs 65. Lūk, kurā datumiņā vasarā tev ir? Mans ir datumiņš tas, tad, kad visi iet Aglonas baznīcā. Tas ir mans datumiņš. 15. augusts. Aha, vasaras beigas. Bet neskatoties, tieši tāpēc man tev ir jautājums, kā tu spēji ikdienā sevi motivēt? Lai uzturētu sevi gan šajā te fiziskajā, gan arī garīgajā veselībā. Ja? Jo tu ļoti labi izskaties. Tevī ir ļoti daudz pozitīvas un tādas ļoti garīgas enerģijas, kā teikt. Es jau tev kādreiz esmu teikusi, ka man liekas, ka tu ar savu balsi vari lasīt bērniem pasakas. Vismaz man tāda sajūtas ir. Ja? Kā tu ikdienā, jo es, piemēram, man šeit ir ļoti dīvaini, jo es dzīvoju tā kā, gandrīz vai tā kā kaut kādās paralēlās pasaulēs, jo šeit Turcijā ir raksturīgs tas, kad cilvēki pa lielam sievietes nestrādā lielākoties procentuāli. Savukārt vīriešu pensijā iet no 50 gadiem. Un tagad mazliet viņiem ir vairāk uzlikts, bet tie, kas tur paspēja, tie paspēja tie līdz 50 gadiem. Pēc tam viņi jūtās kā pensionāri. Un tas man reizēm, es skatos un es nevaru saprast, kā cilvēks tā var dzīvot visu savu atlikušo dzīvi. Mums 50 gados kāds tik sāk dzīvi pa īstam dzīvot, ja? Un šeit ir tā, ka, neteiksim, ka visi, bet, principā, kāds tur pensijas laikā atrod kādas citas nodarbošanās un tā tālāk, bet principā viņš var arī neko nedarīt. Viņš saņem pietiekoši labu pensiju, mūsu naudā kā minimums tie ir kaut kādi 400 eiro laikam, un pat vairāk, tas minimums ir, jā, bet mums, man liekas, mūsu cilvēki, mēs, teiksim, Eiropas cilvēki, vairāk ir citi pasaules, vienkārši es domāju, ka tas ir raksturīgi kaut kādiem
tiem austrumniekiem, es nezinu. Bet kā tu savā ikdienā, neskatoties uz to, ka tev ir jau zināms daudzums gadu aiz muguras. Nē, zināms daudzums gadu aiz muguras. Nav vecuma nav. Kā tu spēji sevī uzturēt šo te, jo, saku, no tevis nāk fantastiska gaiša enerģija. Nu, es vienmēr saku tā, tev ir tik gadu, cik tu jūties. Un tad, kad man prasa, cik te tev ir gadu, man kādi 35. Tā es apmēram jūtos. Es esmu vienmēr bijusi diezgan tāda sportiska, un laikam jau tas nāk no ģimenes, un arī tā pārliecība, ka cilvēks var visu, ko ar sevi izdarīt, un var visu, ko sasniegt. Mans paps bija tāds cilvēks, ļoti gudrs, ļoti erudīts, starp citu, viņam 16 gadu vecumā pēc smagu plauškarsoņu pareģoja tikai 3 mēnešus dzīvot. Bet viņš ar savu gribas spēku nodzīvoja līdz 80 gadiem, pēc tam bija diezgan pasaulē atzīts zinātnieks. Un tātad es esmu uzaugusi tādā vidē, kur neviens tā īpaši nečīkst un nerunā par savām vainām, bet iet un dara, kustās, un izbauda visu to, ko piedzīvo. Un, jā, man pat ir bērnībā bijis tāds moto sev, man daudz tādas atziņas ir bijušas bērnībā. Es sev, kad es gribēju kaut ko izdarīt, un citi teica, tas nav iespējams, un dažkārt likās, es to nevarēšu, tad es sev teicu, ja kāds cits, kaut viens vispār to var, tad es arī varu. Un ar tādu pārliecību tu ej, un tu izdari. Un tolaik, protams, es neko nezināju par visādiem apgalvojumiem, bet tas strādāja, acīm redzot, un mans paps, piemēram, es faktiski biju gandrīz teicamniece. Viņš nekad neslavēja, mēs visi labi mācījāmies, mēs 3 māsas esam, viņš nekad neslavēja, bet viņš teica, tas ir loģiski, pašsaprotam, tā tam jābūt. Un tad es arī visu, ko es esmu darījusi tādu pārliecību, ka man tas izdosies. Un acīm redzot arī šis lauciņš, bet par tādu uzturēšanu sevi ikdienā, man šai ziņā ļoti palīdz vīrs. Mēs ceļamies ļoti agri, un viņš vingro, un kas tad man atliek, es arī vingroju. Un es faktiski, kad es tā no kārtīgi vingroju, tā ir vismaz stunda, varbūt pat vēl vairāk. Es esmu sarakstījusi no visiem iespējamiem labiem avotiem, tur ir gan Narbekovs, tur ir gan ciguns, gan joga, gan iekšējo muguras muskuļu trenēšana, un tā es visādi ņemos. Un, kad tā izvingrojās, tad ir laba sajūta, tad ir žirgtums. Es arī gandrīz katru dienu ar divriti nobraucu kādus 15 kilometrus. Mēs abi ar vīru nūjojam, arī ļoti bieži, un laukos strādājam, uzturamies svaigā gaisā. Ir jau ļoti svarīgi arī fiziski visu laiku kustēties, vai, kā mans vectēvs teica, ka nepietiek jau ar to prātu, ka to attīsta. Arī tas ķermenis ir jāvelk līdzi. Un man gribētos savu mūžu nodzīvot tā, līdz pēdējai dieniņai, gan ar skaidru prātu, gan ar spēju kustēties un darboties. Tāpēc es domāju, tas ir katram jādara. Un mēs visi esam slinki, es arī. Bet es domāju, ka labs ieteikums ir tāds, celties agri. Un ja tu esi agri uzcēlies, kad vēl saule tikai lec vasarā, tas ir jau, liekas, ap kādiem 4:30, tad šis rīta spirgtums, tas ir tas, kas dod to spēku. Un kad jau no rīta sāk, tad arī tā diena aiziet. Bet runājot par tādiem vispār darbiņiem kā tādiem, man lielāko laiku aizņem gatavošanās un izglītošanās šai redzes atjaunošanai, gatavošanās nodarbībām. Un ar tiem mājasdarbiem, ir tā, kā ir. Es nevaru teikt, ka man te būtu kaut kas ļoti perfekti, kārtīgs un tīrs, jo es esmu sapratusi, ka perfekcionisms vispār nav laba lieta. Bet kaut kā es ar visu galā tieku, es pat kaut ko uzšuju, uzadu. Un uzzīmēju, un man patīk visādas radošas lietas, un man patīk arī ēst gatavot. Viss, kas nāk priekšā, tā apmēram.
Nu, redz, izrādās, ka arī tev ir mazie apslēptie talanti. Jūs mani joprojām neredzat, un droši vien, kad nepavēlti, jo mēs šobrīd runājam ar dabiskās redzes atjaunošanas skolotāju. Un tāpēc viņi tev grib pavaicāt vēl tādu lietu, tātad runājot tieši par šo te dabisko redzes atjaunošanu. Pati tu, protams, droši vien, kad, kā jau mēs visi arī stāstam un sludinam cilvēkiem, ka mēs dzīves elpā nemācam neko tādu, ko mēs neesam paši uz sevi pārbaudījuši. Vai tu arī esi pati savu redzi atjaunojusi? Jā, es esmu to izdarījusi pirms 21 gada, kad pēkšņi aizgāja vistuvākais cilvēks. Un, kad visas tās jukas bija pāri, es secināju, ka es neko nevaru izlasīt. Un tad es atcerējos, ka pirms kādiem 3-4 gadiem es saņēmu dāvanā grāmatu, metodis autora skolnieces Margaretas Korbetas grāmatu latviešu valodā par redzes atjaunošanu. Un tagad es saprotu, kāpēc es viņu saņēmu dāvanā, bet toreiz man viņa likās. Tātad pavisam ātri es to redzi atjaunoju, un vēl 2 reizes dzīvē man bija smaga psiholoģiska triecieni, kad arī redze pamatīgi sašūpojās, un tad jau es pilnīgi ar tādu gandarījumu, nu redz, es jau zinu, ko darīt, un es viņu esmu atjaunojusi. Esmu arī vienreiz sakārtojusi, es nezinu, kas man bija vienai acī, tā kā asins izplūdums, aizgāja viss melns priekšā. Un to es ar iztēles palīdzību 12 dienās dabūju nost. Nu, tāda man pieredze. Tas ar iztēles palīdzību, tas varētu būt ir šis te palmings? Jā, palmings ar iztēli ir ideālais variants, bet mēs varam ar iztēli strādāt arī vienkārši tikai aizvarot acis. Iztēloties, kas ar mūsu acīm notiek. Un, protams, arī ar visu ķermeni. Klausies, Līņa, tad man tev ir tāds jautājums. Mēs jau esam tā kā cilvēkiem jau gandrīz vai visas kārtas parādījuši. Tātad tas, ko tu piedāvās lieliskajos atradumos un ar ko tiešām ir unikāls šis notikums, tu piedāvās palmīgu meditāciju, kur tiešām latviešu valodā līdz šim nav bijusi pieejama. Un arī savās nodarbībās, tev vienmēr bija palmīgs, un tu vienmēr uzsvēri, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski. Kāpēc tik ļoti tu uzsver, ka šis palmīgs ir ļoti svarīgs mūsu redzēji un ne tikai redzēji? Jā, es gribētu palmingu nosaukt par vingrinājumu karali. Un metodas autors Beits ir neskaitāmos aprakstos pieminējis gadījumus no savas prakses, kur tieši ar palmingu cilvēki atjauno redzi. Protams, tas nav vienīgais, bet tas ir tas pirmais grūdienis, kas mums dod iespēju apzināties, kā acu muskuļi atslābinās, arī prāts atslābinās, un ka tad kaut uz mirkli mēs saskatām skaidru attēlu. Un šis palmings, viņš noder jebkurai redzes problēmai, un pat ja jums nav redzes problēmu, jūs vienkārši profilaktiski, kā Melita teica, jūs jau atslābināt savas acis, lai jūs nenonāktu līdz redzes problēmām. Un interesanti, ka man ir skolnieki mani stāstījuši, ka, piemēram, tādu gadījumu. Manos gados daudziem tā ir, ka kaut ko runā un prasa, nu kā to aktieri sauc, pēkšņi man bilde ir, vārds nav. Un tad mēs parasti, es tā saku, mēs dodam cietam diskam komandu, viņš meklē, bet tur paiet laiks. Bet cilvēki izdomājuši, viņi uzliek rokas palmingā, atslābinās un viņi saņem šo atbildi. Jo mēs censtamies atcerēties, ļoti sasprindināmies, bet ar palmingu mēs atslābinamies. Un palmingu laikā, protams, ir ļoti svarīgi atslābināt ne tikai acu un ķermeņa muskuļus, bet arī atslābināt prātu. Un tāpēc laikam gan ir svarīgi tieši klausīties meditāciju, jo tur es stāstu, ko darīt, kā darīt.
Un tad mēs tālāk vēl palmingu laikā strādājam ar iztēli, iztēlojamies, ko redzam, ko piedzīvojam, un tad jau mums prāts ir pilnīgi prom. Man ļoti daudz mani skolnieki teikuši, lūguši, lai es taču ierakstu palminga meditācijas, jo viņi mājās paši nespēja tā iztēloties un nespēja dabūt to prātu prom. Un tad šī meditācija, palmings ar meditāciju, nu būtu tas variants, tas pirmais mēģinājums tiešām likt lietā šo iztēli, tikt vaļā no prāta, saprast, kāda procesa notiek acīs, ķermenī un iztēloties, ka mēs skaidri redzam. Vēl gribu piebilst, ka smadzenes neatšķir, vai mēs redzam reāli vai iztēlē, un tāpēc acis tik vai tā fokusējās. Kaut vai tāpēc arī iztēle ir ļoti labs treniņš. Man nav ko piebilst, es vienkārši, jo es jau te, es nezinu, es droši vien šodien to nepieminēju, bet es iepriekš esmu minējusi, ka tās tavas palminga meditācijas nodarbībās, kur tu mūs ved visos tais ceļojumos, un reizēm ir liekas, ka es tur visa esmu jau bijusi, jo viņi tik spēcīgi, tik dziļi un tik fantastiski, man liekas, es nezinu, tur Austrija, kur nekur mēs tur visur, kur esam ceļojuši, Spānija, un kad tur pilnīgi tik ļoti spēcīgi tiešām tev par šīm te nodarbībām milzīgs liels paldies, un es domāju, ka šis arī būs ļoti liels ieguvums mums ikvienam, un arī tev pašai tā būs interesanta pieredze, šī palminga meditācija, un es ceru, ka cilvēki tie, kas viņi iegādāsies un ar viņu strādās, arī tev uzrakstīs, kā viņi jūtās. Es tā ļoti ceru, jo mums jau ir svarīgi, lai mēs darītu un dotu vēl vairāk, mums ir ļoti svarīgi šī atgriezeniskā saikne. Jā, lai ir šis te, lai ir šī sapratne, kad jūs saprotat, kad jūs izprotat un ka jūs liekat, kā Melita teica, darīt. Galvenais ir darīt. Labi, viņi, un tagad tā es gribētu, mēs lēnām garā varētu doties šī vakara nobeiguma daļu. Varbūt tās pirms es stāstu par to, ko tad mēs jums šovakar piedāvāsim, vai tev viņi ir kas mums sakāms, kā es saku, ceļamaize? Jā, es gribētu teikt tā. Ja jūs šo meditāciju iegādājieties, klausieties viņu, cik bieži jums patīk un cik bieži jūs jūtaties labi. Ja iestājās diskomforts, tad meditācijai nav jēgas, palmingam vispār nav jēgas. Galvenais tas, lai rokas un pleci nebūtu sasprindzināti. Bet apzinieties arī to, ka, lai arī palmings jums varbūt palīdzēs ļoti uzlabot redzi līdz kaut kādam līmenim, apzinieties, ka darbs tik vai tā ir jāturpina, ir jāveic arī dažādi citādi vingrinājumi. Un neceriet uz to brīnumu, ka bez darba jūs iegūsiet skaidru redzi. Tas ir darbiņš. Lai jums veicās. Paldies tev. Un tā tad mēs atkal nonākam pie viena ļoti jauka teikuma, ja vārdu salikuma. Ir jādara. Ja mēs kaut ko savā dzīvē gribam sasniegt, ir jādara. Savādāk nekas nemainīsies. Un nebūt, tas būs tas vieglākais ceļš, bet tas būs tas ceļš, kas jums pēc tam dos to lielo gandarījumu un šo te harmoniju un šo te mīlestību pašam pret sevi. Paldies tev, Vīņa. Tagad mēs varētu tad nemocīt jūs, jo pēc 5 minūtēm es zinu, ka jūsu ēpastos kaut kas iekritīs. Jūs jau varat tā gaidīt sirsnīgi. Tātad tas, ko mēs jums esam sagatavojuši šobrīd maija mēnesī, kurš jau pavisam drīz tuvojas izskaņai, jums ir iespēja iegādāties komplektu veselībai. Es vēlos būt vesels, es dalos, es piedalos. Tātad
Un kā jau jūs šovakar sapratāt, tā būs Melitas Svilpas e-grāmata ar vairāk kā 200 apkopotām receptēm un ieteikumiem veselības sakārtošanai un profilaksei, un Vijas Bušas piedāvātā palmīga meditācija redzes uzlabošanai un ar iztēles palīdzību. Un kā jau mēs šovakar te vairāk kārtīgi pieminējām, ka abi šie te produkti ir unikāli pēc būtības, jo tas, ko Melita ir sakopojusi šajās te receptēs, šajā te e-grāmatā, ir dzīves pārbaudītas un nākušas no reālām pieredzēm. Un savukārt palmīga meditācija ir vienīgā līdz šim publiskā pieejamā latviešu valodā. Tā kā man liekas, ka gan Melita, gan Vija šovakar ar savu stāstu, ar manis uzdotiem jautājumiem, es ceru, ka viņas jums parādīja to, kad viss šajā dzīvē ir iespējams, tad, ka mēs ieklausamies sevī, kad mēs sākam sevi vēl vairāk saprast, izzināt, uzticēties, iemīlēt, un galvenais ir uzdrošināties un darīt, un saprast, ka jebkuras pārmaiņas dzīvē nāk ar savu zināmu risku, un tas ir normāli, ar saviem zināmiem nezināmajiem, ja, jo mēs nevienmēr visu dzīvē varam zināt uz priekšu, un tas tā arī ir normāli, un tam tā arī ir jābūt, jo tikai tajā mirklī, kad mēs iekrūstam šajā nezināmajā, tad mēs sākam novērtēt lietas un notikumus savā dzīvē pie īstam un vēl vairāk, ja, un mēs viņus spējam novērtēt. Tā kā tas, ko es jums šovakar gribu vēl nobeigumā teikt, mīliet sevi, rūpējieties par sevi, un ir ļoti jauks arī šajā lapā, izveidotajā lapā, jūs varat lasīt šo te indiāņu gudrību, ar kuru es arī gribu no jums šovakar atvadīties, un tā skan šādi: iztīri savu ķermeni ar lūkšanu, gavēšanu un garām pastaigām pa mežu, dziļi ieelpo un atver savu būtību augu gariem, kas ir dižie dvēseles dziednieki. Ieturi attālumu pats no sevis un uzticēšanās pilns nodod sevi dziedinošai dabas elpai. Un es domāju, ka tas, ko jūs iegūsiet, tas tiešām ir tieši tas, kas arī ir. Šī palmīga meditācija, šis ceļojums, ko jums piedāvā Vija, un šī e-grāmata, kurā ir apkopotas šīs dabiskās dziedinošās receptes, ir tieši tas, lai pietuvinātu jūs vēl vairāk dabai, lai jūs vēl vairāk ieskatītos dabā, vidē, kurā jūs esiet, kurā jūs dzīvojat un kurā jūs jūtaties laimīgs. Un to es varbūt arī jums šovakar novēlu visiem. Miltīgs liels paldies par šo uzticēšanos, plaukstiet un ziediet kopā ar dabu, iesakņojiet sirdi debesīs visā jūnija mēnesī, un, protams, tiekamies mēs nometnē. Paldies jums, mīļie, ka jūs bijāt kopā ar mums, un uz tikšanos jau webināros, un, protams, lai jums izdodas, un es saku jums ar labu. Pagaidām ir tā.